Ko mēs šodien darīsim? Šodien brauksim ar Ediju boksēt, ne? Ar Ediju aizbrauksim, uzboksēsim, bišķi kaut ko patrenēsimies. Es esmu bijis uz 3 boksu treniņiem, tā kā es jau boksu eksperts, es jau maucu, vai ne? Bišķi uztrenēsimies un redzēs, parunāsim par biznesu, kas mums iet, kas mums jaunumiem. Mēs pēc 20,000 sekotājiem izspēlēju mašīnu, vai šito, laikam pagaidām vēl nē, bet kaut kādu citu foršu bembi. Man 20,000 Edijam no First Auto 10,000, tā kā piesko man, piesko Edijam, pasaka mammai, teitim, visiem draugiem, lai piesko pie 20,000 izlozēm. Maucam! Nu, jo es jau vairs neesmu nekāds fitness džeks, tas boksers. Es 3 treniņiem bijis. Šim 4. būs redījis. Boksās sāks trenēties. Un pagaidām man boks 2 reizes nedēļā. Tā kā pagaidām zāli arī vēl eju, bet tūliņ es sākšu 3 reizes nedēļā. Pēc 2 nedēļām. Un tad es domāju, pēc vēl mēnešu sākšu 4 reizes nedēļā. Tā kā man plāns kārtīgi boksā patrenēties. Boks baigi interesants. Es kaut kā nebiju aizdomājies. Es biju trenējies boksā, kad bija 12 gadi. Bet tam man nešķiet kaut kā interesanti, bet tagad es aizgāju pāris reizes reāli. Nu, toši nav interesanti, tāpēc, ka pie trenera individuāli sevi, vai ne? Un ir nenormāli grūti, pīzdēs, cik grūti tie treniņi ir. Jo, teik, zin kā, es pats trenējos zālē, bet pats trenējos tur atpūsties, vai ne? Kad pie treneris to neļauj atpūsties. Tā ir viena no lietām arī, ko es ieteiktu izmantot. Jo tu esi tāds, tu pats zini, tāds bišķi sliņķis, tad paņem treneri vienkārši. Tad tev, nebūs varianti trenēties vārgi vai neaiziet uz treniņu. Un vislabāk samaksāt trenerim uz priekšu par 20 treniņiem. Jo tad vienkārši nevarēs neiet. Es uzsūtīju polāru jostiņu, polāru H10, es pieslēgšu pie telefonu, jo puls man ir tāds, man tāds puls nav bijis gadiem. Nenormāli grūti. Asins garš mutē īstā nav, bet ir nenormāli grūti. Labi, pirmie treniņā vispār dirsā bijis. Patrenējos 10 minūtes, man sānā sāk durt viss slikti. Tagad 3. treniņā jau bija bišķi labāks, izturēju pusstundu. Un tiem sparingiem man bija kā pusstundu, mums sparings treneri bija. Un tad es sapratu, ka nē, arī viss galīgs tur beigts. Protams, man visu stundu jānomauc. Bet es domāju, ka lēnām aizies. Es mildrunāt, tur sāku vairāk dzert vēl kaut ko. Tā kā es domāju, ka palēnām vajadzētu aiziet. Ir sārmi tāda kategorija kā sārmi. Es biju it kā pret sārmi, jo tā sārmi tāds sūds vien ir. Bet viņiem ir tādi ļoti specifiski efekti, un salīdzinoši vārgi un bieži vien nevajadzīgi efekti. Bet tagad es paņēmu 2 sārmus, lai pasītos, kā viņi strādā uz izturību. Osterīnu un karderīnu. Pastīsimies, vai viņi kaut ko dod. Es kaut kādu pasamdību mēģināju, neatceros vienu no viņiem, likās efekts ir. Tā kā patestēšu vēlreiz, tagad es reāli varēšu saprast. Un testosteronam devus nomet lejā, tāpēc, ka nenormāli muskuļi piezinās. Devu jānomet lejā, tā kā testosterons tur nomet lejā. Un pastīsimies, kā mana boksu veiksies. Man visār plānā bija nomest arī bišķiņu svaru, lai man ir vieglāk, bet pēdējām 2 nedēļām man ir pieaudzis 1,5 kilograms, nevis nokritis. Es nezinu, kā būs to svaru mešanu, varbūt palikšu tajā pašā svarā. Katrā ziņā es netēmēšu vairs, ne uzaudzēt svaru, ne nodzīt vienkārši, kā būs, tā būs. Tik tā kā jau nav privāta aicinājums sparīgi. Ir. Viens džeks, viņš jauns reāli, viņam izcēs kā 18 gadi, bet viņš ir Eiropas kickboks čempions. Viņš teica, viņš piesakās, es viņam teicu, zin kā, davai labi, nākošu gadu startā varam paspringot, bet boks nekāds kickboks ar kājām nevajag nodalzīt. Un tad viens džeks LinkedInā arī uzsvita man ziņu, tā kā es domāju, ka jā, es patrenēšos, es kaut pusgadu, lai nav pilnīgi figņi, vai ne? Kaut pusgadu, un tad pafilmēsim kaut kādus vidikus, es domāju, no sparingiem. Es domāju, tas būs reāli krūtis saturs. Cilvēkiem patiks. Tagad jau tiktu kā kaujās, es redzēs. Viens ir Jāzars, otrs ir tas mazais 2 rūķi. Redzēju. Jā, zin kā, lai nebūtu tā kā viņiem, ka vienkārši rokas pa gaisu vicina, bet tiešām izsīktos normāli, vajag bišķi patrenēties. Bišķi jāpatrenēties, tāpat izloties vienkārši nav jēga. Un pagaidām es arī izturētu sparingu aptuveni minūti, un pēc minūtes man ir pīzdēts. Patrenēšos, tā lai es arī izturētu normāls, man kādus 5 raundus pa 2-3 minūtēm, un tad gada beigām. Pasīsimies, kā man ies, bet es domāju, gada beigām var kaut kāds TikTok sparingus pataisīt. Protams, ķiverēs, obligāti ķiverēs. Lai viens varam galvu nedaudzīt. Bet tāpat arī Mārtiņš, kad mēs bijām uz treniņu, viņš teica, ka viņš gāja arī uz kickboksu, ar ķiverēs viņš teica, ka galīgi traki pēc tam esot. Tagad sparīgi vai pret treneri nejūtā, ka galvā kā džingstoņi vai ko tādu? Jā, protams, skaidrs, viņš no visu spēku man nesit, viņš 20 gadus boksā trenējās. Pārsēž viņš man uzrāva, Pakni man normāli uzrāva. Zinu, ko es baigi jūtu, ka man pausu uzrāva no sāna. Tā, ko kaut kāds taisnos tur pārstrāpīja, vispār nekas. Jo man, ķiveri kā arī dagunam sūdiņš priekšā, bet tā, ka pausu uzrāva, tad reāls jūtu. Jūt tādā ziņā, ka nevis sāpē, bet tādā ziņā, ka tāds apdūlums uzreiz. Kāds tev veids, ka pēc tevis boks? Ka man gribās kaut ko, pa lielam man nav ko darīt, ne ikdienā. Būsim godīgi, man nav ko darīt. Tādā ziņā man nav ko darīt, ka man nav viens tāds kaut paigais mērķis. Kā mērķis uzņēmumu attīstīt. Uzņēmums šobrīd ir tā attīstīts, ka viss pats forši aug, līdz ar ko man kārtīgi jāpastrādā ar ko tas, es teiktu, pusdiena, un tad attiecīgi otru pusdienas
bija plānojuši investēt treniņos, ritīgi trenēties, bet man kaut kā tas fitness ir bišķi pieriepies. 15 gadus cilāju to svaru zālē, es domāju, vai kaut ko citu. Tā es redzēju Edgars Aivars, trenējās boksā un es aizgāju pie tā paša trenera, pie kā Edgars Aivars iet. Sākumā es domāju, es iešu 2 reizes nedēļā, bet es aizgāju pāris treniņiem. Un tad es sapratu, ka, ja kaut ko dara, jādara taču ritīgi, vai ne? Tā kā iešu ritīgi kārtīgi. Iešu kārtīgi. 3 celsim uz 3 reizēm, un tad droši uz 4 reizēm. Viss atkarīgs no tā, kā es atjaunošu. Gribētu Edgars Aivaru izaicināt. Uz boksu? Varam izaicināt Edgars Aivaru uz boksu. Es gan neesmu redzējis, cik viņš ilgi trenējies, vai ne, kā viņam tur iet. Bet varam pāris mēnešus patrenēties, uztaisīt Edgars Aivaru ar cīņu. Jo viņš laikam nav gluži manā svaru kategorijā, bet līdzīgi. Viņam ir 90, šeit nesen kaut kur dzirdēju video, viņš teica. Man tagad 105. 15 kg ir baigi daudz, vai ne? Bet, jo lielāks svars, jo mazāk jau tie kilogrami kaut ko maina. Uj, buļļa! Es pat tik ātri nemaucu cauri, kas ir baigi malts. Man vispār nepatīk braukt ar mašīnām, es labāk pārbraucu pār dubultu un pretī aizbraucu. Ar moci ir baigi bīstami pirmo mēnesi, kad moči sāk braukāt, jo cilvēki vienkārši nav pieraduši pie močiem. Vienkārši pa ziemu viss aizmirsties, pie močiem nav pieraduši. Moci pārdev? Pārdev. Viņš bišķi nolaicis. Viens no iemesliem, kāpēc nepirkšu moci vietā, ir tāpēc, ka ir ļoti daudz netrafarētās policijas mašīnas un visos busiņos ir ātrummērītāji. No tādu mocu nevar normāli pabraukt. Pirmajā ātrumā viņš ir kaut 150. Viņš visu laiku gribās gāzt vai negribās uz tiesībām palikt. Tā kā, ja es ar mocu nevaru mierīgi pabraukt. Man gribās vienkārši gāzēt. Un Latvijā nav īsti trases, kura moci man nav braukt. Varbūt biķerniekos var braukt, bet Latvijā nav baigi daudz tās moču trases. Kādreiz policija brauc pretī. Un tāpēc es domāju, jāpārdod tas mocis. Crossmots gan nepārdošu, tas man ir 450, Jezē 450 Yamaha, kas ir jaudīgākais no crossmočiem, kas ir. Nopirku sev jau uz maziem brēliem pie crossmots, un es domāju, nopirku jau man gan viņa. Viņš to ar to mocu mauc ritīgi, bet es tur pabraucu varbūt 10 reizes. Es nopirku īsu, man ir ķīvēra, man ir zābaka, man ir tas sargs, kas ir ribu sargs. Man nav kājām nekas, vajadzēja kaut ceļu sargs nopirkt. Bet, ja nesanāk baigi braukāt, tad jābrauc uz laukiem. Baigi laiks braukāt uz laukiem, gribās strādāt. Es baigi ilgi gāju, kartē gāju, tur vēl militārā tūciņā tehnika, manuprāt, man ir plus-mīnus ok kaut kāda. Nav tā, ka galīgi tīsla, vai ne, plus-mīnus ok. Bet man nav elpa vispār, tā kā es domāju, ka uzdzīšu telpu, un tad jau varēs pasparingot. Nedīgs galīgi šeit nav manā svaru kategorijā. Mums jau jāuzpēc, cik viņš sara, bet es domāju, kāds 75, ne? Kādos gadījumos ir jāgrib cīnīties uz ielām? Es nedomāju, ka tas baigi labs variants. Zin kā, varianti ir 2. Vai tu dabūsi muti, vai kādam iedos par muti, bet ja tur ir pietiekami liels svars, un tu kādam iedod par muti, un viņš izslēdās, un viņš var krist acis pakaus pret betonu, vai ne, un nomirt. Kas, starp citu, diezgan, labi, Latvijā, cilvēku uz ielām varbūt daudz nekāvājot, bet, Krievijas regulāri raksti, kur kāds kādam mušoja pa muti, kāds zils nokrīt un nomirst. Un baigi sūdīgi, ja kādam mušos muti, viņš nomirst, droši vien kāds 5 gadus cietumā iedos. Abi varianti ir tādi sūdīgi, tā kā labāk nekauties uz ielas. Labāk pasaukt kādu uz zāli pakauties, uzvilkt ķivēri, tad tur kauties. Bet uz ielas, manuprāt, nav baigi labais variants. Bet nekur par kaujās uz ielām. Vecrīgā tikai piedzērušies pa nakti, vai ne? Vai skaidrā kāds baigi kaujās uz ielām? Es nezinu, man taču, ka baigi nē. Kas tas tāds I4 un M zīmīt. Interesanti, kā var būt I4M, ķipa elektriskais M. Kā elektriskā mašīna var būt M? I4M50. Brauc. Nebrauc elektriskais M. Elektriskais M kaut ko bremzē. Mums ir proteīna batoniņas Spar veikalu tīklā. Spar veikalos Liepājā. Tad tepat viņam būs arī Spar veikals pie Evolution. Tad Pēterseles ielā un Mūksolas biznesa centrā, tur būs trenēties. Tur ir Spar veikals. Un vēl Spar veiklā Mežparkā. 5 ierās proteīna batoniņas Spar veikalos. Visos multumos ir 8 multumi. Un tad 6 straujpītēs. Un tagad man ir sarunas ar 2 veikalu tīkliem. Viens veikalu tīkls jau apstiprināja, ka batoniņi viņiem patīk, garšo. Un viņi man gatavo līgumu. Es gribu pastīties, kā tie nosacījumi līgumā. Vai mēs varēsim uzsākt sadarbību, bet iespējams, ka mums būs sadarbība ar 1 veikalu tīklu. Zināms? Ļoti zināms. Ļoti zināms, pastīsimies, ļoti zināms veikalu tīkls. Protams, tā nav Maxima, tas nav Rimī. Gribu iet Maximā un Rimī, tas ir mans pieņēmums, ka tev vajag nodrošināt batoniņus visos veikalos, vai ne? Un tur ir 30 dienu pēcamaksas, tad pirmais, pieņemsim, tur 100 veikali. Katram veikalam cik batoniņus? Vismaz 500 batoniņus, vai ne? Tur ir 50 000 batoniņu, un tu iesaldē naudu uz mēnesi. Un tev droši vien tā mēneša laikā varbūt jāpiegādā atkal 50 000 batoniņu. Tad iesaldē beigās ļoti daudz naudu. Kā dabūji Sparu? Sparu interesants stāsts. Mēs ražojam savu alu, Brūzes manufaktūru. Un Spar īpašnieki ir arī Brūzes manufaktūra īpašnieki. Tā kā jā, vienkārši izpildu direktors man uzsver dziņu īstenībā paliņu.
nosīs ziņu pa aliņu, ka viņš redzēja, ka jā, mēs tur ražojam arī uzņēma aliņu. Vai mums būtu interesi, varbūt veikalos ielikt? Viņam teica, interesi tā kā būtu, bet kamēr mēs runājam aliņu izpirkt. Tikai straujpītēs tagad ir, uz noliktā vairāk nav. Tā kā viņš izpirks, es viņam prasīju, varbūt batoniņus notestēju, un viņi tur apdomāja savā pusē, un tagad mēs testēsim tos batoniņus. No šodienas tā kā ir batoniņi. Un tad Sparu veikals, kas ir Mežparkā, viņš ir zem Sparu franšīzes, vienkārši tas Džekson pats vienkārši uzsit ziņu. Jo īstenībā mūsu aliņš ir, kur tagad arī ir Craft Beer Station Sahāra tirdzniecības centrs Pļauniekos. No turienes Džeks paņem, viņš var vienkārši uzsit pats tikt kā ziņu. Tā kā kāds grib izplatīt mūsu produktus, droši var sist man ziņu. Kāda ir nosacījumi ir priekšapmaksa. Labi, varbūt, ja tu ņem tur baigos daudzums, ir kaut kāda tur daļai pēcapmaksa, bet principā nosacījumi tāda, ka ir priekšapmaksa un ir konkrēts daudzums, kas ir jāņem. Nu, protams, tas daudzums nav tur 100 batoniņu vai tur 50 aliņu, vai tas daudzums ir krietni lielāks. Ja tu esi gatavs ņemt kaut kādu apjomu, tu dabūt kaut cik jēdzīgus ciparus. Kāds tev viedoklis par Sašas video? Sašas video, es viņu nenoskatījos, es viņu patinu. Video kā tāds, viņš viņu uztaisīja, tāpēc viņam prasīja taisīt, bet man šķita tas, cik es patinu, video bija bezjēdzīgs. Nu, tur nekā nebija. Viņš pateica, ka mums kaut kad bija nodokļu parāds, un mēs nomaksājām. Viņš pateica, ka viņam nepatīk produktu dizains. Es īsti nesapratu video jēgu. Jo es skatos, protams, ne visu viņu video, bet es viņu video skatos. Un parasti ir kaut jēga, par iepaustru tur bija, vai ne, kā viņš tur apkrāp, visu, kā tur čakrē. Bet tas video, kā viņš man uztaisīja, manuprāt, bija tāds diezgan bezjēdzīgs video. Viņam arī komentāros, daudz komentāru bija, ka tas video bezjēdzīgs. Tā kā, viņš viņu, protams, taisīja, cilvēki prasīja, vai ne, viņš zināja, būs skatījumi, vai ne, tur skatījums reiz, kur 11,000 aizgāja. Bet, manuprāt, nebija nekāda beigā doma tam video. Starp citu, viņš uztaisīja to video, nākamajā dienā mums uzreiz veikalā apjoms palielinājās par 30%. Es teicu, mums sakritība vienkārši, vai ne? Bet es pieņemu, ka tā nav sakritība, ka viņš vienkārši iedeva mani apskatīt jaunai auditorijai, un jauna auditorija iegāja pastījās, ko mēs daram, un vienkārši sapratā, kur labi produkti vai kaut kas jānotestē. Tā kā, ja kāds grib taisīt video, mierīgi taisīt video. Reklāmu mums vienmēr nodam. Es gan pats baigi nestos video, kurus pa mani taisa, un kāpēc nestos, varbūt divi varianti. Vai pasaka, patiesību to, kas ir, un par kam tam man skatīties, es jau zinu patiesību, vai arī otra lieta kaut ko dirž. Ja kaut ko dirž, par kam man skatīties kaut kāds melus, vai ne? Tāpēc es par savu video baigi neskatos, ko cits taisa. Protams, es kaut kāds īsts TikTok videos nostos, bet teiksim tādus garus, kā viņš uztaisīja. Es tur nostījos beigu 3 minūtes, kur bija tēma vai tas loks, es domāju, to nosīšos, un es bišķi kaut ko patinu pāri, pasījos, par ko viņš tur runā. Es biju teicis, kurā vienā video, kad Šleisteram vismaz ir plāns, ka biznesa jātīst. Ja. Tagad nākotnes vēlēšanas. Starp citu smieklīgi. Man nesen piedāvāja, es neatceros, kuram politiķiem, kas kandidēs tagad vienu, laikam viņa aģenti, nezinu, kaut kādu sadarbības partneru dāmu. Uzprasīju, vai es negribu uztaisīt video ar viņu, kur es viņam iesaku kaut ko par svaru zaudēšanu, kaut ko tādu, laikam Džeks lieko svaru. Politikā gan visu lieko svaru, vai ne, viņi tur nekustās, laikam. Es prasīju, cik maksās. Viņi teica, kāds ir honorārs. Viņa teica, vismaz 5,000 plus PVN, es varu kaut ko apdomāt. Bet arī, es tikai to ziņu nosūtīju, uz to viņi neatbildēja, vai ne? Bet ja arī viņi būtu atbildējuši, protams, tas Džeks sākumā būtu jāapskatās, ja man likās, ka viņš kaut kāds loks, protams, nekādu videos viņi netaisīja. Bet doma kā tāda, ka visi grib kaut ko bez maksas dabūt. Cik man daudz piedāvājumi nāk, tu nevar iedomāties par atbalstu mani, sponsorē mani. Tas ir pīzdēts vienkārši. Pilnīgi katru dienu. Reāli katru dienu. Un, protams, ir kaut kādi cilvēki, kuriem ir sadarbība, un tā, ka man nāk tie piedāvājums par cilvēkiem saku. Atsūtu savu sociālo tīklu statistiku, pēdējo mēnesi es pastīšos, ja tiešām cilvēki tad skatās, iesaistās, kaut ko varam sadomāt, kaut kāds produkts par kaut kādu video, kaut ko varam uztaisīt, jo aktīvi veido saturu. Un parasti cilvēki atsūta, arī, teiksim, ko nesen viens Džeks atsūtīja, pa 2 pēdējiem mēnešiem 20,000 skatījumu. 20,000 skatījumu vērtība ir 20 eiro. Dabūt 20,000 reklāma maksā 20 eiro. Līdz ar ko es jums saku, beigās sadarbība mums nevar izveidoties. Kā tu taisi video, kur vērtība 2 mēnešos 20 eiro, ko es jau došu 5 proteīnu batonītes mēnesī, tur baigi nekas nesanāk. Lai sadarbotos, Instagram 100,000, TikToks 200,000. Plus saturs nedrīkst būt huiņa kaut kāda. Tad saturam jābūt reāli jēdzīgam saturam, kur cilvēkiem sniedz kaut ko noderīgu. Nezinu, tu taisi ēst, tas dar vai ne? Tu adi zeķis, tas arī dar, tu trenējies. Kaut kas jēdzīgs. Ja tu ir video, kur ir mūzika un tu tur krati galvu vai dejo, tas baigi man neinteresē. Jābūt jēdzīgiem video. Es domāju, jebkurš cilvēks saprot, kas ir jēdzīgs video. Kurš kaut ko pastāsti? Tu kaut ko ikdienā dari? Tev šķiet, ka ir kaut kāda problēma, ko tu atrisināji. Es nezinu, visur maksā burkānu 5 eiro, tu atradi reku citu veikalā pa eiro, un tu stāsti cilvēkiem ar burkānu lētāk dabūt, un cilvēkiem palīdz. Un tad super, davai taisam video, vai ne? Kā jābūt normālam saturam, kaut kādam skatījumu daudzumam.
Jā, 200 TikTokā īzī, bet Instagramā 100. Instagramā, man arī agrāk likās, Instagramā nav skatījumu, jo vienkārši tos video nelikām. Tagad, kad mēs liekam, tur aizgājis. Tur reāli daudz. Vienkārši tur tika video likti krietni mazākā TikTokā, līdz ar ko šķita, tur jau sūdīgāk, tur jau neiet. Bet, protams, ja tu lietas 3 mazāk video, ka tur neies. Es domāju, ka mierīgi var dabūt 100,000 Instagramā. Vienmēr, ja tu lietas, tur, teiksim, 2 video dienā, tie liec 60 video mēnesī. Katram video 1600 skatījumi. Tas baigi nekas nav Instagramā. Jo tu lietas reels, es domāju, mierīgi. Cik tavuprāt svarīgi ir montāžu video? Manuprāt, svarīgi ir, lai laba skaņa, uzfilmēts ar labu kvalitāti. Vai baigi svarīgi ar montāžas? Nezinu, cik svarīgi ir montāžu. Montāža varbūt ir svarīgi uz tādiem video, kad taisa tādus vispārīgus video, lai piesaistītu jaunu auditoriju. Bet, ja to video skatās cilvēki, kas tev jau seko, es domāju, viņiem pa lielam tur vienalga, viņi klausās un tās informācijas dēļ. Es teiktu, 80% ir saturs, 20% montāžu. Edijs nevar sagaidīt, šie mūs jau brīnās, ka mums kavē. Klau, mēs esam teikā. Te mēs liekam apavus un tālāk mēs ejam iekšā ģērbties, vai ne? Jums tāda komanda kā uz cīņu, ne? Jā. Maks, Lauris. Čau. Kā jau vecumā? Čau. Vislabāk. Vislabāk, ka mums viens miķis uz 2. Viens miķis uz 2. Es sačakarējos ar laikiem galīgi, vai ne? Nu, tā gadās. Tā gadās. Edijs pārkārts. Tā gadās, ka iet uz boks treniņiem. Tā kā, draugi mīļie, ja? Tā jau mēs tiekamies augšā pēc tam, ne? Tieši tā. Jā. Labi. Džima apsargs. Džima apsargs, Bob. Uzrausim apsargam dienu. Attīsta aizsardzīgā head movement un tā tālāk. Šies ir labs, šito iefilmēsim. Reāli labs. Kas šis ir? Viņu reku, tu viņu palaid tā, bet viņu vajag palaist zamāk. Vai ne? Viņu vajag bišķi zemāk, jāpalaist. Pa muti var to dabūt, jā? Pa muti var dabūt, jebkurā stūrī. Par to nav vispār padara. Jā, te tu vienkārši darbojies, pustīt galvu, miksē ar sitieniem. Tas veido tavu vispār tavu boksēšanas stilu, šis te. Te jūs redzat, jā, par čauku, tā saucamo zonu, kur var bišķi pakačāties, dzelžu padalāt, tālāk ir crossfit zona, jā, arī ar visu nepieciešamo. Tagad sāksim no sākuma ar iesildīšanos, aiziesiet tur uz asfaltu baikiem 5 minūtes, bišķi uzbraukt mierīgā tempā, lai bišķi tā kā iesildīties, iekustināties pie reizes, arī pa ceļam paskatīsties džimu un tā tālāk. Pēc tam augšā nedaudz izstiepsimies, sagatavosim vajadzīgas muskuļu grupas, jā. Specifiskiem uzdevumiem, tad iziesim pāris tādus nelielus setus, kas apvienos sevi gan balansu, gan koordināciju, gan arī nedaudz tehniku. Pēc tam jūs padarbosieties pārī, būs daži uzdevumi pāros, kur arī būs gan, tā teiksim, uz reakciju uzdevumi. Viņi būs gan noderīgi, gan arī interesanti. Un pēc tam jau vilksim cimdus un pastrādāsim gan ar mani uz maiņām, gan arī padarbosimies tur uz maisiem un uz kaut kādiem jauniem jums rīkiem. Varbūt tu vēl neesi uz kaut kā šeit strādājis. Un kaut kā tā. Un tā jau tas treniņš izvērtīsies. Jā, netērēsim laiku. Kādas sajūtas nesaplaidītē? Kādas sajūtas? Labi, sagurs no vakardienas. Iesildīsies būs labi. Kādas sajūtas? Sagurums no gaidīšanas? No vakardienas sagurums. Jā, aiziesim pie Reņa. Ja gribās pa muti, tad var sarunāt. Nu cīņa drīzumā. Lauris un Reinis pazīstam. Nepazīstam, bet iepazīstāties tikko. Redzās tiktu kā Džeksis? Tieši tas pats. Varbūt pirkšiņ vairāk. Reinim būs cīņa. Reņa būs cīņa 12. aprīlī Liepāja Fight Night. Jā. Tev bija spariņi. Tikko nosparingojam, jā, viss. Satraumējām, čau. Viņš pats satraumēja sevi, sanāca tā, viņš neforši šoreiz, bet... Sparingos kā vienmēr iet grūti, bet produktīvi. Davai, Edī, mēs jau 9 minūtes nākam iesildīties. 9? Es teikšu godīgi, Mārcis tā mīšanās nekad nav patīkusies, bet viņa jāminās ir. Nu jau visam vienmēr ir jāpatīk. Pa muti dabūt arī nav forši. Sildīties jau nevienam nepatīk. Kamēr aiziesim atpakaļ, bišķi izpurnāsiet kājas, rokas. Es jau piekuši. Viss treniņš galā, paldies. Man tik vāja īkra, ka es pēc katra treniņa klips 3 dienas esmu. Ar labo kāju. Klau, kā tev ar vecamalku iet? Nē, es vēl sāc slēkās, bet nopirku, atnācu. Šodien iziesim tādam procesam cauri. Davai, Džeki, ņemam lecamalkus. Lecamalkus nāc, lecamalkus. Zini, cik ilgi?
No kādas 8. klases? Davai sagatavojamies. Laiks, mēģinām. Ja no 8. klases neizslēdz, nav nemaz tik sūdīgi. Normāli, jā. 10 sekundēs. Stop. Labi, noliekam malā, ņemam hantalītes. Un frontālā stāja. 1, 2, kreisā ar kreiso, labā ar labo, ja? Mēģina baigi nesalikties uz priekšu. Un skaties, lai vairāk ir šitā kustība, ja? Rokai nevis tā kā tur, bet to darbojas, jā. Un no zoda cenšamies jāiedīt kreisā ar kreiso, labā ar labo. 3, 2, 1, turam. 30 sekundes turam. Ja pleci sāk degt, tad ignorējiet. Ja, sāc driblēt ar abām rūkām. Man vispār viss ir grūti. Jā, esi driblējis bumbiņu. Es labo māku kreiso. Mēģina ar abām. Skaties, šeit uzdevums ir sekojošs, tev bišķi parādīšu. Mums ir uzdevums noturēt stāju, jā. Mums ir uzdevums bumbiņu noturēt apmēram šeit, jā, pie priekšējā pungā. Un adaptēt stāju pie bumbiņas. Nu, Edī, kuru video man vēl jāpaskatās? Geļu es jau paskatījos. Driblē. Tā kreiso es nevarēju trāpīt, vairāk kā 3. 3, 2, 1, laiks. Labi, noliekam malā, bišķīt atpūšamies. Uzdevums koordinācija, jā? No sākumā ar vienu pametam, ar otru noķeram. Tikai cenšamies šitā viņu necert, jā? Te, jā. Vēl ir okei. Vēl nekas nav sācies. Bet mums nav mērķis kaut kāds zintavu tur rītīgi nodzināt vai tur, lai tu būtu saguris vai vēl kaut kas, tur ekstra. Vienkārši mēs ejam cauri procesam, ko mēs darām. Tas ir nepieciešams boksam. Labi, davai, laiks aiziet. Tev vienreiz es taisīju, šis man nav tik izlis. Šoreiz. Oi, pareizi nav tik izlis. Šitais vingrinājums viņš attīst uzreiz. Tu tā kā pēc kāda laika sāc vizuāli redzēt, cik tālu tu pirmkārtām var aizsniegt, un otram kārtām, cik tev ir laika, lai līdz turienei aizsniegt. No šiem vingrinājumiem, kurus mēs tikko taisījām, ir visattīstītākais uzsikam. Usiks izmanto viņus visus noteikti. Viņš gan bumbiņi jaudīgi, viņš, lecumāli tā ir vispār klasika, to visu dara, jā, hantalīts, sitiens, to arī visu dara motorikai un visam tā. Tā ir klasika. To noteikti viņš izmanto un to izmanto visi. Jā, bet tam klāt ir vēl ļoti daudz kas. Viņam baigi krūtais ar monētām, kur viņš uzliek monētas. Jā, tās 3, viss, 1, 2, 3. Viņam bija pēdējais ar abām rokām. Viņš uzliek monētas, māc, ka pa 4, 1, 2, 3, 4 vai pa 3. Te un viņš tā pamet un tagad. Visas. Jā, visas notiek. Nozīmē, ka tu esi, koordinēts, nereāli koordinēts, padomā, viņš tā kā. Jā, koordinācija nereāli. Nereāli koordinācija. Jā, nereāli koordinācija. Tā, labi, Džeki, tagad pārbaudīsim, tev jau, Edī, patīk parunāties, vai ne? Viņš ir ekstra atpūtu. Es jau tevi pazīstu. Pastrādāsim bišķīt uz kājām, jā? Pirmais, šķēres. Brīvi, knapi, skāramies klāt, jā? Rokas tāpat strādā, visu. 30 sekundes šeit, pēc tam uz kreisās kājas, stāvam balansējam. Jā. Tad bišķi atpūtīsties un būs uz otru pusi. Tā bišķi pizla liekas. 10 sekundēs. 3, 2, 1. Laiks, stājamies uz kreisās, stāvam. Šitas lauži izdīcinās ikru. Jaudīgs. Šitais jaudīgs, jā. Boksā ļoti svarīgs ir balans. Ka tu vari sevi noturēt pēc sitieniem. 3, 2, 1, laiks. Labi, bišķi atpūšties, izprināt kājas. Piedzinās gan labi, jā. Tā, tagad būs šīs. Viena kāja visu laiku paliek šeit, jā, stabili. Hop. Pārsoļojam. Un pēc tam nostājamies uz otras un stāvam, jā. Ar soli? Tu noliec te un nomaini viņu. Šitā kāja tikai palika tā kāja, kas lejā viņa strādā. Jā, slow motionā parādīt. Hop. Laikam būs tagad. Davai, Edī, turpini strādāt. Mēs vēl nesākām. Jā. Es šeit tā
Video izstāstīt, vai īsi? Video viss kā izskatās easy. Kad Uisiks dod pa mutu Furyiem arī izskatās easy. Laiks, labi, stājamies uz labās stāvas. Tur bija šutpūt augsto gaisu. 7, 6,5. Zin kā, es atnācu jau piekusuma līmeni 4, tā kā 6,5 normāli. Pieiesiet šeit, nostāsties, jā, un tad būs tas uzdevums. Nāc šurp. Jā, un nostāsties kāja pie kājas. Un te viņš saucās pitnāškas. Te ir jāķer plēci vai korpus. Jā, uzmanīgi pirksti sajā nebāžam, jā. Un otrs arī. Hop, hop, davai to arī. Hop, jā. Jā, un šitā pastrādāsiet. Minūte uz vietas, minūte kustībā, jā.